ejot ciemos, ir jādavina dāvanas. Nu, Ziemassvētku veids tim noteikti. Protams, jā. Nu, patīk jau dāvanas, vai tad nē? Nu, katrs mazais nieciņš arī atbrauc, ja to magnētiņu uzdāvina no kaut kāda ceļojuma. Uzreiz. Es vienmēr domāju, ko man tas magnētiņš tur baigi dot pie tā televīzora, pie tā leduskapa. Es jau tur tajā valstī neesmu bijis. Bet tā vismaz trendīgi Tu zini, uzmanība. man tā Barcelona uzdevināja un Jeruzalem, un es aizbraucu uz tam brīnišķīgiem pilsētam. Tātad man tie magnētiņi strādā. Patērniecība. Un otrs varbūt ir tas, ka bieži vien cilvēki to dara arī formas pēc, nevis tā satura pēc. Tas nozīmē, ka tiks uzdāvināts kaut kas, lai, es atnācu, lai nav ar tukšām rokām, varbūt kāds ir dzirdējis šo, vai ne? Tā pieklājība. Jā. Tāda mūžīga mūsu latviešu pieklājība. Tieši tā. Par patērniecību es pilnīgi piekrītu, bet, paši izcepts pīrāgs vai speķis un maizi, kad jūs pēdējo reizi ēdāt. Gurķu burka. Gurķu burka. Kaut kas, kurā jūs paši esat ielikuši darbu. Brīnišķīgi.